Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lagzīves Krotrēna, un šodien mēs tiekamies jau 28. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Nereti nākas dzirdēt diskusiju par to, vai rakstnieki ir introverti vai ekstraverti. Lielākā daļa jau tomēr laikam introverti, jo rakstīšana ir tāds intīms process, kurā rakstnieks ir viens pats ar sevi un saviem varoņiem. Bet tā kā tas piedāvājums tirgus ir tik plašs, tad mums nāks kļūt ekstravertiem un stāstīt par savām grāmatām, tikties ar lasītājiem acis pret aci un visādi citādi veicināt to, lai mūsu grāmatas tajā plašajā klāstā pamana. Ne visiem tas izdodas, ne visiem tas patīk. Man ir tā, pa vidam. Es varu, man patīk arī, bet citreiz no tā nogurst. Bet tas, ko es šodien gribēju jums mīļi lūgt. Šobrīd Zvaigzne ABC ir izsludinājusi konkursu Gada grāmata 2024. Tur ir vairāk, ļoti liela konkurence šogad ir. Un starp nominētajām grāmatām ir arī mana Gunita, kur jūs daļu jau esat lasījuši, daļu varbūt redzējuši, daļu plāno lasīt, daļu varbūt arī neplāno lasīt. Bet jebkurā gadījumā atbalstiet izdevniecību, aizejiet uz mājaslapu balsojums.zvaigzne.lv, izvēlieties 1 līdz 5 grāmatas, kuras jums patīk, kaut vai vizuāli ielasītas. Ievadiet savu e-pastu un uz e-pastā atnākušo saiti nospiediet, un tad jūsu balss tiks ieskaitīta. Jebkurā gadījumā priecāšos un teikšu paldies katram un ikvienam, kurš atbalstīs, jo kanti ir jātur. Iepriekšējos 2 gados manas grāmatas ir tikušas starp laureātiem, kur tiek pie skaistas stikla grāmatas par šo godu. Tā kā priecāšos par atbalstu un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!